Čau, Ralf, nu tad viss paliek spēkā, šodien būsi? Protams, ka es būšu. Es jums ļauju stundas laikā izmantot telefons, nu, ka noliec. Tu čisti būsi laikā? Alis, ko tu saki? Tu būsi laika? Jā, Alis, esmu gandrīz jau gatavs. Mieru, Alis, mieru. Ielpojam. Pagrāvis tā pārzinīšana, zvana Toms. Čau, Alisa. Čau. Tu zini, es tagad nevaru runāt, galīgi nevaru, es strādāju. Nu, Alis, kur tu esi? Nu, esmu klāt. Oh! Nu, ko sākam? Čau, te Alis un Ralfs. Un šis ir podkāsts Blondie grēki. Čau, te Alis un Ralfs, un jūs klausāties jau 3. Blondie grēki epizode, kura visticamāk būs viskarstākā epizode. Jo šodien es jau varu atklāt mūsu tēmu, kas principā ir sociālie tīkli, kā mēs te nokļuvām un ko jums darīt, ja arī jūs vēlaties uzsākt un veidot saturu sociālajos medijos. Kā arī mēs pastāstīsim vienkārši, kāda ir realitāte sociālo tīklu darbā, kāda ir mūsu influenceru komūna un kas tur vispār darās iekšā. Jā, bet pirms mēs tur nonākam, es esmu atnesusi savu drinky drink. Katru reizi mēs iepazīstinām viens otru ar jauniem dzērieniem, un šoreiz man līdzi ir aizliegtais auglis. Šis dzēriens vēl nav īsti tirgū, tāpēc mums tāda ekskluzīva iespēja viņu izmēģināt. Liesim iekšā. Dāj, tu varbūt var pastāstīt, tikmēr saliešu. Jā. Okay. Respektīvi, šī basically ir ābolu sula bez pievienotiem cukuriem. Tas ir tikai tas, kas ir īstos ābolīšos iekšā. Ļoti labs atspirdzinošs dzēriens, kas drīzumā būs tirgū. Varēsiet to nopirkt un iegādāties un nobaudīt. Bet jā, šis ir vienkārši veselīgs, atspirdzinošs, nedaudz gāzēts un kaut kas pavisam jauns. Es pat jums nestāstīšu, kā es viņu dabūju, bet... Kaut kādi nelegālie ceļi nākuši. Bet jā, mums ir jāizmēģina, jo man ļoti patīk nosaukums, man ļoti patīk bildīt. Man liekas, viss ir juicy un... Cheers. Cheers. Diezgan gāzēts. Ļoti labs. Bet ir atspērdzinošs. Man ļoti garšo. Es atceros, ka es biju pirms kādiem 5 gadiem Vācijā apmaiņas programmā. Un es nezināju, ka Vācijā ir kaut kāda tendence uz gāzētu ūdeni, gāzētiem dzērieniem. Un mums visur deva tos gāzētos dzērienus. Un es atceros, mēs nonākam restorānā. Un man tāds paldies Dievam, beidzot toreiz pasūtīja kaut kādu normālu dzērienu. Un es pasūtu ābolu sulu. Un man atnes gāzēto ābolu sulu. Man likās, kas tas pa vājprātu. Tā kā šitā? Nē, tāpēc tā man negaršoja. Šī ir ļoti laba gāzēta ābolu sula. Slay. Es domāju, ķeramies klāt pie ko notiek sadaļas, kur mēs apspriežam visu, kas ir aktuāls, kas ir karsts. Un es domāju, viskarstākais tiešām ir Praids. Bet pirms Praida karstākā lieta bija tas, ka man palika beidzot 20 gadi. Vēl projām gaida apsveikums, vēl projām neesmu atbildējis uz visiem apsveikumiem, jo šīs pēdējās dienas ir bijušas tiešām kaut kāda filma. Jā, man bija dzimšanas diena. Mēs ar maniem draudzeņiem, es biju noierējis tādu mājiņu pie aizādažu poligona, by the way. Tās ceļš uz turieni bija traks. Respektīvi, es atrodu Airbnb mājiņu, kur mēs visi varētu salīst pie dabas. Es gribēju tādu mierīgu vaibu, tā kā... Un es atrodu to mājiņu, noīrēju, un īrējot to mājiņu, tur rakstīts, ka maksimālais cilvēku skaits var būt 8. Nu, man bija vismaz 12 draugi, kas tur bija. Un tur rakstīts, ka nevar būt ballītes un tādā garā. Bet mans mērķis arī bija tāda mierīga atpūta ar draugiem, jo visu laiku dzīve ir steigā, un tad vismaz tā dzimšanas diena, kad es varu tā kā bišķiņ atpūsties un atlaist tvaiku, kā sacīt saka. Vai tu jūties atpūties pēc dzimšanas dienas tādā ziņā? Pilnīgi noteikti nē, jo vienkārši šīs dienas vienkārši gāja šitā. Bet, respektīvi, tās par to māju. Mēs aizbraucam no sākuma 5 draugi uz to māju. Mēs satiekam to mājas īpašnieku, vai ne? Un te sākās interesantā daļa. Jo tas īpašnieks blakus mājā, pirmkārt viņš tur ir uz vietas. Tas nozīmē, ka viņš redzētu, ka ir vairāk cilvēku nekā jābūt, bet šeit sākās visinteresantākā daļa. Atgādina nedaudz šausmeni Midsommar, ja jūs esat redzējuši, jo tas īpašnieks, viņš ir tāds tā kā mierīgs, un viņš blakus mājā, būtiski pāri kalniņam blakus mājā, ceļ svētnīcu, templi, lūkšanu vietu. Tāpēc mēs nonākam pie tāda vīrieša tādā mājā un vietā, bet viņš ir diezgan mierīgs, mēs izkāpam no mašīnas, un es biju tā kā ar
Venčesku, Akim un vēl saviem 2 draugiem. Mēs visi iztamies ļoti tāds. Un viņš mums nesauc par kolorītām personībām, bet tas bija tā kā kompliments. Bet jā, respektīvi, viņš parāda mājiņu, viss ir kārtībā, un tad pienāk tā daļa, viņš jautā, vai, tā kā mēs būsim tik, cik mēs esam, 5 cilvēki, un es vēl samīzos, tā, nē, mēs būs vēl tur atbrauks, un paldies Dievam, man draudzene pateica, viņš saka, ka jūs būsiet 8, un man draudzene, paldies Dievam, saka, piebrauks vienā brīdī vēl apsveikt cilvēki, bet tā kā paliksim 8, un viss kārtībā, viss sagājāmies, nevienu reizi vairāk neredzējām to vīrieti, un viss draudzene sabrauca. Viņam ir nopietni darbi jādara, viņš tomēr strādā pie savas teritorijas, tur bija reāli tāda, viņam māja 2 stāvi, tad vēl tas šitais namiņš, un tad vēl tā svētnīca, viņš dara nopietnas lietas. Tas vibes vispār negāja kopā, jo viņa māja, tā kā viņam noteikti bija, ir nauda, bet viņš ir tāds, tā kā, mēs sapratām, ka viņš ir kaut kāds pagānisma piekritējs, jo pa visu to mājiņu, kur mēs bijām, bija tā kā grāmatas ar pagānismu. Bet beigās viss bija kārtībā, mēs par to neiedomājāmies vēlāk. Bet jā, man dzimšanas diena beidzās tur pēc 2 dienām, un tad jau mēs nonācām pie Praida. Tev bija tavs skapja DJ sets, tas jau bija nobeigumā, bet es redzēju, ka tas ir amazing. Es nezinu par Praida gāju, un nav īsti ko stāstīt, vienkārši bija ļoti forši. Es paldies Dievam, šajā Praidā bija tādā adekvātā stāvoklī, jo pagājušajā gadā es uz Praidu gāju negulējis vispār, tāpēc bija diezgan mierīgi, un es pēc Praida aizbraucu mājās, sagatavojos DJ setam, un tad sākās tā kā pirmā daļa, es ielieku pirmo saturu no Praida, protams, un man ļoti sen nebija bijis tā, kad man tik daudz cilvēki, es vēl filmēju laivu, kamēr es taisīju DJ setu skapim. Jā. Un es nebiju tik ilgi, tik sen dabūjis tik daudz heitu, tā kā man visu to laivu skatījās ap 200 cilvēkiem, un visu, ko viņi rakstīja, ka viņi man grib piedaudzīt, un lai es eju nomirt, un ka viņi man atradīs un aizdīs uz mēžu, un zem tiktokiem tieši tādi paši komentāri, un es viņiem tajā laivā saku, paldies, ka jūs mani atbalstat. Jūsu dēļ man ir nauda, es varu izpausties, varu svinēt Praidu, man par to maksā, draugi. Tā kā jā, tiešām nežēlīgs lērums ar nāves vēlējumiem. Un es, bet tu nejūties bēdīgs par tiem? Es nejūtos bēdīgs, bet šodien man reāli izbesīja pamosties pie tā, un es reāli izdomāju, ja man vēl kāds privāti uzrakstīs, tā kā draudēs, man es iešu uz policiju. Bet jā, mans DJ sets bija, es spēlēju visu nakti, bija ļoti labi, cilvēkiem atkal patika, un... Nezinu, bija ļoti labs noslēgums. Un Praida gājienā, cik ilgi jūs tur staigājat aptuveni? Īstenībā tas bija tā, ka es nokavēju gājienu, bet es īstenībā paspēju uz pašu sākumu, un es no sākuma nevarēju vispār atrast savus draugus, es vienkārši atradu paziņas, un tad satiku meitenes, Greitu un Evitu, un mēs sākām iet tajā gājienu priekšgalā, bet mēs sapratām, ka mēs gribam iet ar skapi, kura bija aizmugurē, jo tur bija vairākas kompānijas un tādā garā. Un mēs liegājām paķert kafiju pa ceļām, tur uz Stabu ielas, un tad atgriezāmies. Bet, enerģija bija laba? Bija ļoti laba, varēja būt vairāk mūzika, jo bija diezgan maz vietās tikai tā mūzika, bet principā bija ļoti, ļoti forši. Mēs Aidu Smits redzējām pa logu, viņa filmēja no augšas mūs. Tā kā tiešām bija ļoti, ļoti forši. Bet bija arī tā kā cilvēki, kas nāca uz klātienē kaut ko negatīvu teikt? Jā, protams, vienmēr stāv tie vīrieši, kuriem ir plakāti LGBT free zone, vai arī tie kristieši, kur saka homosexuality is a sin, un visi geji tur pie viņiem lien sejā bez mazai bučojās, un tur nezin, ko dara. Un tur bija arī tas... viens tas mācītājs, kurš taisa TikTokus, tā kā viņš pilnīgi nenormāls vīrietis ir. Tā kā, jā, tur bija arī tādi cilvēki, bet viņi katru gadu paliek ar vien mazāk un mazāk, un visi vienkārši viņiem, nevis uzbruk, bet, pasmējās par viņiem, tā kā pavaibo kopā. Es sapratu. Izklausījās amazing, izskatījās tiešām ļoti, ļoti forši. Man žēl, ka es palaidu garām, bet tajā pašā laikā man vajadzēja atpūsties un vajadzēja vienkārši prioritizēt sevi. Šajās brīvdienās es vienkārši ļoti iečuloju, mēs ar draugu vienkārši atpūtāmies, bijām uz kārtingiem, kur es atvainojos, es gandrīz viņu pārspēju ātrākajā aplī. Wow. Jā, bet vēl viena lieta, kas manuprāt ir ļoti liela aktualitāte, ir Free Ghetto, #FreeGhetto, kas ir par ghetto games. Un man tiešām lūst sirds, kad mēs vispār jārunā par šo, ka tiek potenciāli slēgts ciet šis ghetto laukums, kur bērni parasti vienmēr gāja katru ceturtdienu sapulcējās, spēlēja basketbolu, florbolu, futbolu, ko viņi vēl, futbolu nē. Bet saprat ideju, vai ne? Tā ir vesela kultūra Latvijā, tā ir neatņemama sastāvdaļa. Tā kā es tagad neesmu pēdējos gadus gājis, bet, kad es biju jaunāks, es tā kā dzīvoju tajā rajonā. Man bija skola tajā rajonā. Tas pasaki, vai traucē skaņa, vai ne? Mēs gājām katru dienu uz to geto, mēs gājām uz tiem pasākumiem. Tā kā
tā ir, it sevišķi, ja tu dzīvo tajā rajonā, vai vienkārši tev patīk tā kā spēlēt bumbu, vai, tas vienkārši tāds, tā kā, tas ir kaut kas, kas rosina bērnos to kopības sajūtu, uz sportiskas aktivitātes, un, protams, ka tur ir pasākumi un ir skaļi, bet tā kā, tas nekad nav pirmkārt pēc 11, un nekad, tad aiztais logu, ja tev ir tik skaļi. Bet arī viņi taču mērīja, un bija pierādīts, ka tiešām tas nepārsniedz to pašu mašīnu braukšanas, to pašu normu, kas bija laikam, es nezinu, labi, es negribu tagad samalot, bet tur nebija tā, ka tiešām būtu nereāls skaļums. Un es domāju, ka tas vienkārši ir tāda cilvēku naidība, es nezinu, vienkārši, kas tur, kāpēc, lai, tas ir vienreiz nedēļā, viņi netaisa katru dienu, un viņi vēl pie tam mēģināja izvairīties, tagad vēl retāk sāk taisīt šos pasākums tajā lokācijā konkrēti. Un tāpat tā cilvēki neapmierināti, man liekas, tas ir vienkārši kaut kā tāda skaudība, ka citiem ir jauka, ka bērni nevis iet dzerstās kaut kur pīpē, bet vienkārši iet spēlēt tiešām komandās sacenšās pozitīvā gaisotnē. Sporto, man liekas, tas ir vienkārši drausmīgi, ka mēs to liedzam. Tā jau nav, kur te iet. Rīga jau tā ceļ, pie tam vēl nerunāsim par to, ka tas viss ir bez maksas. Citiem jauniešiem nav iespēju darīt kaut ko citu, bet tur tas viss ir bez maksas. Jā, un tā ir viena no tiešām tādām maz ir vietas, tā ir viena no tām, kur tiešām jaunieši var justies labi, viņi var doties sportot un ar draugiem satikties un tiešām nevis pa krūmiem kaut kur, vai ne, uz kaut kādiem namiem braukt, bet tā kā pozitīvā veidā, labā veidā aktīvi darboties vasarā. Man arī tas liekas tik smieklīgi, man ir vienkārši tāds sajūta. Plus tas jau notiek tik daudz gadus un nekad nav bijušas problēmas. Tas būtu tā kā tu dzīvo tieši uz Brīvības ielas ar logiem uz Brīvības ielu un teiktu, vajag aizliegt braukt mašīnām pa Brīvības ielu. Vai tu dzīvo pie lidostas un tu pasaki atvainojies, bet šeit nevar šitādas lietas, nenotiks. Nelidiniet lidmašīnas, nelidiniet šitādas lidmašīnas, tā ir mana māja. Respektīvi, tiešām cilvēkiem vajadzētu justies slikti. Es ceru, ka viņiem sirds sāp un ir sirdsapziņas pārmetumi par to, ka viņi liedz jauniešiem izklaidēties labā veidā. Kauns. Nokaunieties! Ja mēs ķeramies pie nākamās tēmas, pie mūsu šī podkāsta tēmas, tad kā mēs paši aizsākām veidot saturu, Ralf? Es tev gribētu jautāt, kā tu sāki vispār influencēt? Ļoti tāds smieklīgs, tas notika ļoti netīšām. Es vienkārši uzfilmēju for fun TikToku. Man liekas, es esmu jau to stāstījis, kaut kur to var atrast. Vienkārši random situācija notika, bija trends TikTokā, es nebiju līdz TikTok, es ieliku to TikTok, viņš uzreiz saņēma kaut kāds, 20-30 tūkstoši skatījumus, un man likās, stilīgi, turpināju likt katru dienu. Bet es pat neliku neko jēdzīgu, es vienkārši filmēju sevi, un visi tie video aizgāja, pilnībā visi. Es pirmā mēneša laikā sakrāju tik kā 4000 vai 5000 sekotāju mēneša laikā, un visiem video bija labi skatījumi. Tas bija pirms šogad, man liekas, būs 4 gadi. Tas bija, man palika 20, un es sāku, kad man bija 16 gadi augustā. Tā kā tā, un tā, man viss arī sākās no TikToka pilnībā. Tad 16. gadā aptuveni, jā? Jā. Ja es runāju par sevi, tad es sāku 14. Ar pirmo YouTube video. Un man bija reāli, cik tagad 24. tad bija 14. gads, tas sanāk, man bija, tagad ir 24. gads, ja tad bija 14. gads, tad ir 10 gads. Respektīvi 10 gadus atpakaļ. Jā, 11 gadi. Wow. Jā. Wow. Bet, Jūs, protams, varat iedomāties, kā tas video izstījās. Jūs pat varat viņu, man liekas, aiziet apskatīties, jo es tagad esmu visus video uzlikusi, brīvus. Publiskus atpakaļ. Free my video. Jā, reāli. Nē, viņi visi ir publiski, tāpēc, ka es sapratu, ka tā ir tāda pagātnes daļa, ko es negribu noslēpt, un viņi ilgu laiku visi bija noslēpti. Jo es domāju, ka man bija kauns. Man bija tāds ārprāts, kā es te izskatos, ko es te saku, es taču esmu tik dūmiņa un maziņa. Bet tas ir neatņemams sastāvdaļa. 11 gados, ko tev bērns var piedāvāt? Nē, viņš tev nevar loģisku, saturīgu kontekstu veidot. Viņš veidot tev to, kas viņam ir aktuāli. Tajā laikā bija aktuāli, kas ir manā skolas somā, vai Bean Buzzle Challenge, es nezinu. Kaut kāds končis visas tās YouTube lietas, kas agrāk bija populāras. Jā, vai arī mēneša favorītu. To es arī veidoju, un es sāku veidot, un kas man skatījās? Protams, ka tāds pašs meitenes kā es, ne jau man tur skatījās kaut kādi, cerams man esies vecvīri. Gan jau skatījās, bet un es pastījos vakardienas savus YouTube un sapratu, ka man populārākiem video ir 172 000 skatījumi.
Tas ir reāli amazing. Un kopā man ir aptuveni 200 YouTube video. Nu, kā jūs sapratāt, es sāku ar YouTube, tad es aizgāju uz Musical.ly, bet tas bija aptuveni, līdzīgā laikā, ka man bija kaut kādi 12 gadi. Tad es sāku to Musical.ly taisīt un Instagram, un es atkodu, ka, ja jūs gribat, lai jums aug viss, tad arī aug viss kopā. Vieglāk, sakotājs pieaudzēt ir, tā kā, ja tu veido gan tur. Bet, protams, ka var fokusēties arī uz vienu platformu, tas tāds jau uzreiz pie padomiem, es te ķeros, bet es atkodu, ka man reāli pieauga visur, kad es sāku veidot arī Musical.ly un arī Instagramā. Pilnīgi noteikti. Un es varētu pateikt par to, ka vēl viens ieteikums. Ja tu sāc savas gaitas TikTokā, tev ir ja tu gribi, lai tev vienkārši tāpat no TikTok piesako cilvēki Instagramā, tev ir jārāda savu personība. Kāpēc? Lai viņiem interesētu tu kā persona. Jo ir ļoti daudz TikTokeri Latvijā, kuriem ir, pieņemsim, daudz vairāk sekotāji TikTokā, kaut vai pieņemsim nekā man, bet viņu Instagrams ir pilnībā neaktīvs, tāpēc, ka viņi veido saturu, bet viņu saturs nav īsti par viņu, tāpēc cilvēki patērē viņu saturu TikTokā, bet viņi kā cilvēki, kā personības, nav interesanti. Nu, tā kā nepiesaist cilvēks tik ļoti, lai viņi aiziet vēl uz Instagramu. Un man tā kā, labi, man tas ratio tāpat nav tā kā tik liels, man nesakoja tikpat cilvēki Instagramā kā TikTokā, bet sevišķi pirmsākumos uzreiz viss gāja uz Instagramu. Jā, man tas pats, un es tā priecājos, es reāli to Musical.ly accountu arī bildupoju. Man bija aptuveni kaut kādi 75,000 sekotāji, kad man atņēma pirmo reizi manu TikToku, jo pārgāja no Musical.ly, tas viss ilgu gadu krājās, un tad man to atņēma. Un man liekas, tas vienkārši tāpēc, ka kāds viens cilvēks, es pat ticu, ka tas būtu 1 vai 2 cilvēki, kas mani katru dienu reportoja. Es tā reāli domāju, un es domāju, kāpēc? Tā kā ir vai cilvēkam tā skauž, vai tā nepatīk, vai tik ļoti bēdīgs viņš ir savu dzīvi, ka viņš grib tā kā atņemt. Un, protams, ka es raudāju, bija ļoti bēdīgi, tāpēc, ka tur man bija atmiņas, tā kā man tur bija visas atmiņas, man tur bija, Musical.ly čista man bija pie simtiem video, tas nebija tā kā 50, 60, tur bija 300. Man jau tagad, man liekas, ar savu 3. profilu, šis nav pat 2. Otro man arī atņēma. Tā kā tas cilvēks, visticamāk, ja tu biji tas, kas man katru dienu reportoja, tu noteikti arī skaties šo epizodu, tu esi mans lielākais fans. Tieši tā. Paldies, ka tu man atņēmi gan pirmo kanālu, gan es nezinu, kā tas notika, bet es noteikti neliku nekādus nudity, es noteikti neliku, jo man visu laiku ik pa laikam parādījās, ka es pārkāpu community guidelines, even though es tā kā īsti nepārkāpu neko. Nu, labi, tur bija kaut kāda case, kur es kaut kādu nāzu iekļāvu video, kas bija, es piekrītu, es pārkāpu, bet, 1 no 10 ir tāds, tāds pamatots pārkāpums, kur viņi atņem video. Pārējie ir vienkārši pelkustīmā, pieņemsim, ielieku video, man atņēma. Respektīvi, arī TikToks tā kā neuzticējās man kā satura veidotājiem, jo man visu laiku kāds reportoja, visticamāk. Sanāk, pirmajā reizītā es pazaudēju, man lielā sirds sāp, es pazaudēju to visu savu darbu, ko es ieguldīju Musical.ly, un arī atmiņas, jo es tagad tik ļoti gribētu paskatīties tos vecos Musical.ly, ko es ar klases biedriem taisīju 9., 8. klasē, 7. klasē skolas starpbrīžos 49. vidusskolā. Tie video ir traģiski, bet viņi gribās. Jo savā ziņā mums, kā satura veidotājiem, mūsu tie sociālie tīkli, tā ir mūsu dienas grāmata, tā ir mūsu galerija. Es bieži izdzēšu no galerijas lietas, ja es iepublicēju, lai neaizņemtu vietu, jo man ir tāds, es uzticos, ka tā lieta paliks internetā. Man ir mana digitālā dienas grāmata. Tieši tā, precīzi. Jā. Un tad es, principā, es reāli atdot daudz naudu par to, ja man kāds teiktu, hei, Elis, rekur tev visi Musical.ly un rekur tev visi TikToki. Bet otro TikTok profilu es pirms 2 gadiem sāku tā kā taisīt, un to man atņēma, pirms tiem 2 gadiem viņu atņēma, un iepriekš jau es sāku taisīt viņu, tur bija 25-30 tūkstoši sekotāji, kas ir reāli daudz. Tas ir daudz. Un es ļoti, ļoti ceru, ka šis cilvēks vai vienkārši cilvēki nomierinās un ļaus man dzīvot man dzīvi ar manu TikToku. Ar tavu 3. profilu. Ar manu 3. profilu, jo ir sāp, ir sirds sāp, jo mēs, tā kā es vienkārši skatos kā meitenēm tur Undīnēm, skotpersonē, tā kā mēs bijām vienā, mēs visi taisījām tā chronoloģiski vienādā, tā kā mēs augām vienlīdzīgi, un tad es vienkārši tagad bišķīt bēdājos, bet tajā pašā laikā es daru to, kas man patīk, es esmu laimīga, un tas ir pats svarīgākais, jo neviens man nevar atņemt mani. Tā kā atņem man manus video, bet tā kā tu man nevar atņemt to, kas ir man iekšā. Jā, jo tie jau arī ir tādi, tā kā, tie ir skili, tās ir zināšanas, ko tu uzkrāji, tā ir tava personība, un tu arī, ja tev būtu vēlreiz jāsāk no jauna, es domāju, tad gan tu sajūg prātā, bet tas nav tas, ko es cenšos pateikt. Tu uzreiz varētu visu atsākt, jo tev ir tā gribēšana, tā ir tava lieta, un tu to zini un māki tā darīt. Es literally, ja man vajadzētu vēlreiz sākt no jauna, neko nemainīt. Turpināt močīt to, ko es močīju tagad, to, ko es močīju arī pirms tām. Tā kā
Tieši tā. You know, bet man liekas, ka tu biji tā kā mēs bijām draugi, kad man atņēma tikko pēdējo profilu. Man liekas, bijām. Jā, mēs bijām pazīstami. Es biju bēdīgi. Es runāju. Jā. Es atzīstos. Es tiešām nezinu, ko es darītu, ja man tā notiktu. No. Nu labi, pastāsti varbūt par sevi. Kāds tev ir, vai tev ir bijis tāds I made it moments savā karjerā? Kā influencerim. Mēs vispār izmantojam vārdu influenceri vai blogeri vai satura veidotāji. Kāpēc mēs sakam? Parasti es izmantoju satura veidotāju, bet šodien cilvēkiem ausīs krītas vārds influenceris. Bet zini kā, daži saka, ka viņam tāda negatīva noskaņa, un es piekrītu, bet tajā pašā laikā, I mean, it's my job and I'm proud. You know, call me what you want. Īsnībā, jā, tā kā agrāk man bija vēl kaut kāds, tas, tā kā, ķipā, labāk digitālā satura veidotājs. Ja godīgi tagad man ir pilnībā vienalga. Bet same, patiešām. Man tur jautā, piemēram, Lampa festivāls. Kā mums tevi uzrunāt? Uzrunā kā vēlies. Tiešām. Tu? Alisa. Jā, bet runājot par to I made it momentu, es pat nezinu. Man, tā kā ir bijuši tik daudzi, bet ar laiku tu jau, zinām, pierod pie tām labajām lietām. Bet es nezinu, man liekas, man ir divi tādi I made it momenti, tādi izpilgti. Jā. Pirmais bija tas, ka mani uzrunāja Samsung sadarbībai, kad man būtiski bija 20,000 sekotāji TikTokā un Instagramā vispār varbūt pat 5 nebija. Tas ir liels uzņēmums. Tas tiešām ir milzīgs uzņēmums. Un otrais ir, es pagājuši gadu braucu, man vienkārši apmaksāja ceļu palikšanu Londonā tikai uz vienu vakaru. Man literally maksāja, lai es braucu ceļojumā uz foršu pasākumu. Es vienkārši, man bija tāds prieks par tevi iekšēji laimi. Man bija tāds, Ralf, ņem mani līdz. Tas ir vislabākais, ko... Vienkārši vispār arī runājot par tādām veiksmīgākajām sadarbībām, kas man tāds jautājums tev pēc tam. Man viens no tām laimīgākiem ir tie ceļojumi, kur es tieku redzēt pasauli. Man nav jāmaksā, par mani tā teikt parūpējas. Es varu darīt to, ko es mīlu. Un es redzu, tā kā vienkārši ceļojumi, ko tu, es neesmu dabūjis daudz ceļojums vienu vispār no šīs satura veidošanas dzīves, bet arī tev nesen bija, un man bija tāds, šis ir tik skaisti, tas ir vienkārši, man sirds laimē, vienkārši laimē, pilnīga. Es nevarētu, man ir bijuši, es teiktu, 95% no manām sadarbībām, kas man ir bijušas veiksmīgas, bet tas, kas raksturotu veiksmīgu sadarbību, man ļoti patīk, kad ar mani uzrunā kompānijas, kuras grib, lai tieši es viņām veidoju saturu, lai viņas tā kā loģiski, ka visas kompānijas grib nopelnīt un dabūt kaut kādu labumu sev. Bet mani piesaist, kad kompānija tiešām grib, lai es reprezentēju viņu zīmolu, nevis tagad viņiem nopirks visus viņu produktus, jo es ieliku vienu video. Tas ir jābūt reāliem arī. Ir jābūt reāliem, jo mēs jau neesam nekādi pārdevēji. Mēs vienkārši rādam savu dzīvi internetā un mēs iesakam cilvēkiem lietas. Tāpēc arī mēs nekad nebūsim influenceriem, nevajadzētu būt tendētiem uz kaut kādu pārdošanu. Tas nav tavs produkts, ko tu pārdod. Tā kā man veiksmīga sadarbība, kur kompānija dod tev radošo brīvību, viņi tev uzticās, viņi zina, ka viņi nāk pie tevis un tu izdarīsi savu darbu, un tev uzreiz ir motivācija, tev gribās darīt, jo viņi novērtē un saprot un viņi zina tevi. Jo, piemēram, nesen uzrakstīju, un man uzrunāja Alīna. Man bija tāds, paldies uz redzēšanu. Tā kā, ja tu pat nepievērs uzmanību, kā tu mani uzrunā tajā e-pastā, tad es redzu, ka tev viena alga. Man nav tolka, man nav prieks to darīt. Ja cilvēks no otrā pusē nepievērš tam uzmanību, viņam vienalga, kas tur to produktu rāda, viņam vienalga, kā tevi sauc. Tad uzreiz ir pilnīgi cita tā attieksme no manas puses, un man kā negribās. Un es saku nē, un es ļoti daudz saku nē vispār. Jo man ir tāda problēma, ka es studēju, un es pat neteiktu to kā problēma. Manuprāt, izglītība tiešām ļoti augsta manā galvā, un ģimenē arī vērtē ļoti augstu izglītību. Un es gribu sev vairākas izglītības, bet tas nedaudz arī apstādina mani šajā visā lauciņā kā influencerē. Un īpaši tagad vasarā es beidzot varu attālpot un ļoti darīt visu to, ko sirds kāro. Bet, protams, ka ziemas laikā, visas studiju gada laikā ir ļoti grūti attīstīt abas virzienus, jo studijas aizņem nenormāli daudz laiku. Un tas ir tas, kas man citreiz sāp, jo es aptuveni 90% saku nē visām sadarbībām. Vairāk citreiz pat ziemā, gandrīz visām saku nē. Un man tā gribās teikt, jā, un man ir idejas, un man ir tāds, ka Dievs, kā es labi varētu šo parādīt, un man tā patīk to darīt. Mums tiešām patīk veidot saturu un rādīt, un ir tik forši, ka atnāk kāds jauns projekts, tur vajag noreklamēt kaut ko uzreiz. Ir tāds radošais process, kā to parādīt, kā mēs to visu smuki tā... Kā tas rezonējās ar tevi? Kā caur mani šis produkts iet.
Jā, pilnībā piekrītu. Un man ir sāp, bet es zinu, ka es pabeigšu, un arī izglītība ir tik svarīga, jo, protams, ka mēs nevaram, mēs nevaram, mums vienmēr ir labi, ka ir tas drošības spilvens. Un tas ir tas, ko izglītība piedāvā. Man personīgi vienmēr būs tāda sajūta, ka ja nu kaut kas notiek, pasaka Dievs, es zinu, ka es varu iet, es varu pasniegt stundas, man ir vienkārši diploms un tāda garantija man personīgi, bet tas nav visiem vajadzīgs noteikti. Jo es teiktu, es vienkārši respektēju un saprotu, cik daudz darbs tiek ieguldīts, ka iegūstot izglītību, un es arī noteikti gribu izglītību, bet vairāk vienkārši tīri tās zināšanu dēļ un tavas attīstības dēļ, jā, tas arī vienkārši ir tikai un vienīgi skaisti, ka mēs varam un mums ir iespējas mācīties. Jā, man liekas tiešām, un man ļoti patīk mācīties, vienkārši man ir bail palaist citreiz garām visas tās iespējas, un man ļoti nepatīk, ka es nevaru tik daudz dalīties, tik daudz dot sekotājiem, cik man gribētos, jo es vienkārši mācos. Bet arī ar to mācīšanos, man liekas, es dodu daudz, jo cilvēki redz un redz, ka es to daru, un arī redz varbūt vērtību kaut kādu tajā. Un noteikti. Jā, un neskatoties to, ka varbūt skolotājas profesija, ko es šobrīd apgūstu, ir ļoti, tā teikt, es pat teiktu, daudz nesaprot, kāpēc, ok? Viņiem tāds, kāpēc, lai tu to darītu, vai ne? No kurienes tas viss ir nācis? Bet, un arī tas, kad, protams, mēs zinām, ka algas ir problēma Latvijā skolotājiem un tā tālāk. Es still to daru, jo man vienkārši to patīk. Man tiešām patīk jaunieši, man patīk ar viņiem, tā teikt, man patīk redzēt viņu attīstību, man patīk viņiem dot un viņus mācīt, un tas ir tik nozīmīgi, bet tas ir mana personīga kā satura veidotājs lielākā tāda izaicinājums, būtu labs vārds, jā. Vienkārši izaicinājums, jo man ir tās intereses dažādas, un šīs abas divas konkrēti citreiz, man liekas, grūti sadarbojas kopā. Savienot, savienot. Jā, grūti. Bet es noteikti to atkodīšu, jo arī es varu, pieņemsim, nākotnē veidot saturu kā skolotāja mācīt. Tieši tā. Respektīvi, ir dažādi veidi, un noteikti arī šeit, varbūt, ja mēs runājam par padomiem, man ir viens padoms, ja tu vēlies sākt veidot saturu, un šis padoms ir vienkārši dari to, kas tev patīk. Ja tu esi skolotājs, tas neliec tev veidot saturu. Ja vienalga, ja tev patīk mašīnas, tā kā, ja tu labo mašīnas, ir tik daudz dažādu veidu, ja tu esi pavārs, jebkas, tu vari to visu parādīt, jebkas, kas tev patīk, un tas tev izdosies vislabāk. Nevis, ka tu kopēsi, nevis tu mēģinās imitēt kaut ko, kas ir aktuāls, piemēram, clean girl aesthetic. Mēs tieši runājam par to. Mēs ar Ralfu neesam īsti clean girl tajā visā ērā, vai ne? Noteikti, jā. Man liekas, Toms jautāja, lai es pastāstu, kas ir clean girl. Lol. Tu vari izstāstīt? Tā kā, ja kāds nezina. Clean girl aesthetic? Jā. Vienkārši tur ir noteikti kaut kāds tas minimālisms, tur ir tādi vanilla vibes, tāds tā kā naturāli toņi. Naturāls viss, tā kā tāds... tāds ļoti tīrs, ļoti tāds, sakārtots. Bez krāsām liekām, jā. Vai arī tādi maigi toņi vai kaut kas tāds. Jā, un tā kā, piemēram, tas ļoti tagad bija tāds tiešām aktuāls trends, bet es vienkārši nevaru to parādīt, jo tā neesmu es. Tas ir vienkārši tāds piemērs no dzīves, ja? Ka vienkārši paliec pie tā, kā tu esi, kāds tu esi, kā cilvēks. Nemēģini kopēt vai imitēt, un tev izdosies vislabāk. Vislabākos rezultātus tu sasniegs, jo auditorija redz caur to. Viņi redz, ja tu mēģini, tā teikt, jo tu vari iedvesmoties, tu vari mēģināt kaut kādu trendu atdarināt, bet vienkārši dari to caur sevi, caur savu raksturu, caur savām make-upiem, apģērbiem, caur to, kāds tu esi, caur to, kā tu to visu... Tieši tā, jo cilvēki arī nekad no tevis arī neiedvesmosies, ja tā kā tu nerādīsi to sevi, jo viņi neiedvesmosies no tevis, viņi iedvesmosies no tās idejas, ko tu jau atrādi, ko vēl citi atrāda. Protams, tu to parādi savā veidā, bet tas nav tavs autentiskais es, tam pazūd, tam ir vienkārši mazāk vērtība uzreiz. Jā, tāpēc es teiktu, ka tas ir pirmais mans padoms tev, ja arī tu vēlies, tā teikt, izmēģināt savus gaidus. Es zinu, ka daudziem sākumā tāds, ko darīt, ja man ir vienkārši kauns. Kauns, tā teikt, rādīt, man ir kauns uzsākt. Ka tu vienmēr dzīvoji savu dzīvi un pēkšņi tu gribi izmēģināt, tu gribi kaut ko mēģināt darīt, sākt darīt, ko tu ieteiktu? Paslēpties skapī un nekad nesāk darīt. Jā, tieši tā. Nekad nesākiet, ļaujiet bailēm uzvarēt. Jā, vienkārši sāk darīt. Es savai vecākajai māsai, kā teikt, iebīdīja viņu sociālo tīklu vidē, jo viņai arī vienkārši mūsdienās jau ir nepieciešams to darīt. Tas pat nav tā kā tā norma, ka tu taisi saturu. Bet es ieteiktu vienkārši
nu, ja tev tur, nezinu, bail vai kriņš par sevi, vienkārši pamēģini nofilmēt tos video, tev nav viņu obligāti jāpublicē, vienkārši papraktizē, pafilmē sevi, pamontē video, parādi, nezinu, draugiem, paziņām, vai nerādi nevienam, vienkārši izveido to vidi sev, lai tu tā kā pierodi to darīt, lai tev nav. Un galvenais ir atcerēties to, ka mēs visi sākām pilnībā neko nezinot, ko mēs darām, ar pilnībā nekādu sajēgu. Pirmo gadu man vispār nebija nekāda sajēga, ko es daru tajos sociālos tīklos. Un kāpēc tu to dari? Un kas strādā un kas nestrādā? Un man bija jau 20,000 sekotāji, un es joprojām nesapratu, kas vispār notiek. Jā, un tas ir pilnībā normāli. Mēs nevaram būt spečuki vienkārši pirmajā dienā. Nē, vienkārši dari un mēģini, un protams, ka bail. Protams, ka mums arī bail. Domāju, mums tā nav bail sēdēt un runāt, un arī šis mums kaut kas jauns, podcasts ir mums jauns, bet mēs darām, cik mēs labi varam. Un varbūt jūs kaut ko pametat, varbūt jums liekas, ka Rauls pārāk daudz krata mikrofonu, varbūt jums liekas, ka Alis pārāk slikti, nezinu, noformulē savus teikumus, un mēs tev piekrītam. Bet mēs darām, un mēs zinām, ka paliek labāk ar katru epizodu. Tur jau tā lieta, mēs vienkārši augam, attīstamies, mēs pieļaujam. Es atvainojos, mikrofons. Mēs augam, attīstamies, pieļaujam kļūdas, bet mēs no tā mācāmies. Svarīgi ir mācīties un pieņemt arī kritiku, pieņemt arī to, ka dažreiz vienkārši tā nebūs kritika, bet tev vienkārši burtiski dirsīs virsū par kaut ko, ko tu dari, vai arī par to, ko tu pat nedari. Vienkārši nebaidīties un mēģināt vēlreiz un vienkārši sākt. Galvenais jau sākt un darīt. Bet heits ir? Heits ir. Man pirmos, tā kā periodiski man tas atgriežas, bet pirmos 2 mēnešus, kad es filmēju saturu, es pat neko tādu nedarīju. Man vienkārši zem katra video nomirst, kaut nomirst. Bet zini, ka tas ir tas pirmais solis, kad cilvēki redz, ka tu kaut ko sāc darīt, un viņiem negribas, lai tu dari. Viņi grib, lai ir mazāk cilvēki, kas to dara, jo tad var, tieši tā. Jā, jo ja tu kaut ko sāc darīt, viņiem tāds viņš dara un es nedaru. Kāpēc es nedaru? Vai kaut kā citādāk? Respektīvi, viņi paši cilvēki, kas tevi, tā teikt, noliek, viņi paši gribētu darīt kaut ko, varbūt savā dzīvē, varbūt ne tieši to, ko tu dari, bet kaut ko viņi nedara, un viņiem ir tāds grauziens iekšā. Un brīdī, kad tu parādi, ka tev ir pilnībā vienalga, ko viņi saka, un tu parādi, ka tev neinteresē, un tu turpinās darīt, ko tu dari, heits pazūd. Heits paliek uzreiz daudz reiz mazāks. Jā, cilvēki vienkārši samierinās. Viņi saprot, ka tu viņi sāk tev sakot līdzi, un viņiem ir tāds, ko varbūt viņiem pat labi sanāk, un tad jau viņi sāk mainīt lomas no heiteru uz fanu. Tieši tā vienmēr notiek. Plus vēl jāatzīst, ka heiteri ir fani. Heiteri ir tavi fani, jo viņi tev palīdz algoritmam, viņi vienmēr tur ir un viņi tevi kaut kur noliek, bet viņi tev dod tos komentārus, viņi tev dod tos laikus. Un, ja nebūtu heiteri, tad arī nebūtu īsti normāli. Kaut kas tad nav. Jā, arī kaut kas īsti nav. Tas nozīmē, ka tu... Jo nevar būt tā, ka tu visiem patīc. Tad varbūt tu dzēsi citreiz ārā hate komentārus, jo daudz tā dara, es zinu. Es vispār nedzēšu, es vispār dažreiz pat neskatos komentārus, un nepievēršu uzmanību negatīvajiem komentāriem, jo vienkārši man nav tam laika un enerģijas. Jā. Bet es esmu dzēsis brīžos, kad es saprotu, jo vienīgais iemesls, kāpēc esmu dzēsis hate komentārus, ir tāpēc, ka es aizdomājos par tiem bērniem, kuri man skatās, un viņi iet manā komentāru sekcijā, viņi skatās, 10 cilvēku uzrakstīja kaut ko nejauku, un viņiem liekas, tas normāli tā var darīt, tad es arī ierakstīšu kaut ko. Es nekad nebiju iedomājies par tādu punktu. Bet no otras puses man arī pilnībā vienalga, es pilnībā nereģistrēju tā kā to heitu. Vienīgais, protams, ja man tur vienā dienā 100 cilvēku pasaka kaut ko, tad, protams, tā kā es to pieminēšu, par to pastāstīšu saviem draugiem. Same. Bet vai tas man mainīs kaut ko uz negatīvā pusi manā dzīvē? Nē, tāpēc, ka es zinu, ka I benefit from that, I get money from that. Exactly. Jo man arī tagad nesen uzsprāgtas video par to, kur es rādīju, ķipā skrien, ja tu domā, ka esmu izskatīga, un tur bija maratons. Un tas video, saprotiet, jo vairāk viņš aiziet, tā teikt, tautās, jo vairāk heits būs. Un tur man tiešām ilgu laiku nav bijis tāds heits, kā man tur ir arī par visām miršanām un par to, ka viņai pašai ir 13 un kaut kas tam līdzīgs vienkārši, bet man liekas tik smieklīgi. Un at this point man vairs it kā tas nesāp. Bet es zinu, ka es biju jaunāka. Protams, ka koda īpaši tajā tīņu vecumā 16, 15 gadi, ka cilvēki rakstīja, man pat radās komplekss par manu degunu. Tas mans lielākais tāds grauziens bija par to degunu, ka visi komentēja, ka man ir īpatnējas formas deguns, un kad es iztos pēc cūkas, un kad man ir dīvaina tā kā līnija pa vidu, un tas bija tā kā tiešām ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz gan zem YouTube, gan Musicalajā, gan visur man rakstīja, Instagramā vienmēr mazāk heits, bet visi rakstīja par to degunu, un es reāli sagruzījos, un man tiešām likās, kaut kas nav ok, un es domāju, ka man vajag operāciju un tādas lietas, bet tas bija tikai no citiem. Man pašai īsti nekad nebija tāds, tā kā problēmas ar savu izskatu, tāpēc arī
pirms jūs ejat tā kā vispār sociālajā mediju vidē, esat gatavi tiešām tā kā pieņemt to, ka cilvēki teiks kaut ko, kur vajag, kur nevajag, viņi kaut ko komentēs. Noteikti. Un esat gatavi vienkārši palikt pie sava, neklausīties viņos, jo ir grūti, vai ne, ka es biju tik jauna, man bija grūti neklausīties cilvēkos, man bija tāds, wow, tiešām, varbūt man tiešām tik drausmīgs deguns, tā kā kas tas vispār par degunu, man vajag viņu iztaisnot, man vajag viņu uztaisīt normālu, maziņu, vai kaut kas tam līdzīgs. Bet es tagad esmu paaugusies un sapratu, ka tas viss ir pilnīgākais sviests. Un kādas problēmas vispār man izskata nekādas. Tā kā beidziet. Tā kā es vienkārši neņemu to vērā. Man tas vairs nevar aizskart. Un tā ir viena no lielākajām tādām lietām, ko es iemācījos no sociālajiem medijiem, esot influencere, ir tieši tas, ka mani šobrīd ļoti grūti kādam būs aizskart. Ļoti grūti. Ļoti grūti jums būs pienākt man klāt un kaut ko pateikt, un tā, ka man actually kaut kas iesāpēsies sirdī. Nē. Jo tu nevari, ja tu esi satura veidotājs ļoti ilgi, un tev vienkārši vairs nevar pārsteigt, jo tu esi dzirdējis pilnībā visu, katru detaļu par savu izskatu, katru detaļu par savu uzvedību, par savu balsi, par ko tu dari, ko tu nedari, tu to visu vienkārši dzirdi, un tev vienkārši vairs nevar pārsteigt. Tā kā no galvas līdz kājām tu esi nolikts komentāros, tieši tā. Un tu apzinies, ka dzīvē tev nenāks neviens to neteiks klāt, bet tu zini, ka cilvēki to ir rakstījuši, un tā kā pienāks dzīvē pateiks, man pilnīgi pie vienas vietas. Jo tu jau arī tu ļoti daudz iemācījies. Tu veido īstenībā arī labas attiecības ar sevi un tiekot pāri tam, tāpēc, ka tu pats zini, kas tu esi, vai arī tu zini, kas tu pats gribi būt, un tu vienkārši saproti vienā brīdī, kad tie cilvēki, kas tur kaut ko dirž otrā pusē telefonam, viņi nevar vispār nekādīgi iespaidot to, kā tu pats redzi sevi, jo kā mēs paši redzēsim sevi, tā mēs arī jutīsimies, un neviens nevarēs iestāstīt citādāk neko. Jā, es pilnībā piekrītu. Tāpēc noteikti neņemiet vērā, mēģiniet to ignorēt, cik vien var. Noteikti dariet to, ja jūs gribat, ja jums kaut kur ir tāds bļāviens, kā gribās pamēģināt, bet bail. Visiem ir bail un vienmēr būs bail, bet pārvariet, jo es domāju, ka ir to vērts, ja jūs atrodat to savu, Tieši tā, un pat ja jūs negribat kļūt par satura veidotāju, mūsdienās visi liek bildes un video. Tev nav jābūt satura veidotājiem, lai ieliktu video. Tev nav jābūt influencerim, lai ieliktu storiju, kā liek influenceri. Pilnībā pajāt. Vienkārši, ja gribās, ieliec, gribi uztaist to video. Vienkārši, tā kā tev nevajag sevi ierobežot, it sevišķi, tā kā domājot par to, ko citi padomās. Tieši tā. Perfekti pateikts. Tev ir vēl kādi padomi, ko tu gribētu tā teikt nodot tālāk, ko cilvēki varētu darīt, ja viņi grib uzsākt? Es domāju, mēs īstenībā esam izgājuši cauri tādām manām galvenajām lietām, jo es teiktu, ka tu vienkārši procesā tik daudz ko iemācies. Noteikti es ieteiktu, ja tu tiešām ej uz to sociālo tīklu pusi un tu gribi tajā attīstīties, noteikti atrodi sev sabiedrotos un draugus, veido tādu kā komandu, raksti citiem satura veidotājiem, kuri jau tur iesākuši prasi padomus, palīdzību, jo tur ir arī apmeklēt pasākums, jo tiešām te ir tik daudz detaļas, mums vajadzētu reāli kursus taisīt, lai mēs izrunātu visas detaļas, tur piemēram juridiskās daļas par naudām, līgumiem, tas ir tur tik daudz, kas notiek, tāpēc vienkārši runā ar cilvēkiem, meklē palīdzību, jautā un viss izdosies, Ok, un pirms vēl mēs dodamies tālāk, vai tev ir tāda viena lieta, ko tu nožēlo, vai ko tu darītu citādāk, ja tev būtu iespēja vēlreiz no jauna sākt veidot saturu savā... Tu jau sāki TikTok, pareizi? Jā, ok. Es noteikti, kā parādījās rīli, sāktu dublēt savu saturu, jo es pat līdz šai dienai es nelieku to pašu saturu Instagramā, ko es lieku TikTokā, bet citi cilvēki to dara. Jo es vienkārši esmu pieredzējis, ka Instagrams ir citādāk vieta un TikToks ir citādāk lieta. Es noteikti darītu to, un es noteikti pirmajā savā gadā jau taisītu, tādu, apdomātāku saturu ar kaut to mērķi un vadlīnijām, jo tagad jau es zinu. Bet īstenībā, ja tā godīgi, es neko nemainītu. Viss ir tik skaisti, un tas ir mans process. Un arī kļūdas ir foršas. Jā, un es no tā visu mācos, un es redzu progresu, un es redzu cilvēku, un viss patīkamākais pēdējā laikā ir, ka es redzu cilvēkus, kurus skatā, es sanācu parunāties cilvēkiem, kur tiešām skatās no pirmsākumiem, un ir redzējuši to izaugsmi, un viņiem ir izaugsmi, un mēs augam kopā, un tas
tas ir tiešām skaisti. Tas ir. Un es gribēju piebilst, ka, ja es kaut ko būtu darījis citādāk, tā teikt, ja es būtu varbūt vēl zinošāka. Es atceros, ka es biju mazāk, es uztaisīju savu pirmo meetupu Spicē. Un tajā laikā bija tāds trends Wreck This Journal. Un tur bija tas žurnāls, kuram tev bija katrā lapaspusē kaut kas jādara. Nu, tur, piemēram, šo lapaspusi saplēs, vai šo izkrāso savā mīļākajā krāsā, vai šeit uzliec bučiņas ar lupkrāsu. Vienalga, cik es atceros. Un es uztaisīju savu versiju, izkrāsot dzīvi ar Alisi. Un, saprot, es biju maziņa, man bija kaut kādi 15, un es katru grāmatiņu, es nopirku viņu Tigerī, es katru grāmatiņu nokrāsoju, katrai grāmatiņai virsū rakstīju ar burtiņiem izkrāsot dzīvi ar Alisi. Katrā lapas pusē. 50, nezinu, cik tur bija 100 lapas puses. Katrā grāmatā līmēju to uzdevumu un pārdevu par 5 eiro. Es viņu nopirku par 5 eiro. Tad katrā grāmatā ieguldīju 3 līdz 4 stundu darbu un pārdevu par to pašu izmaksu. Un es reāli domāju, man vajadzēja uztaisīt uzņēmumu tajā brīdī un izplatīt savas grāmatiņas pa visu Latviju, jo cilvēki nopirka. Un bija tāds pieprasījums. Un ja man tagad būtu tā grāmatiņa uz rokas, es būtu laimīgākie cilvēki. Ja kāds šo skatās un jums ir izkrāsot dzīvi ar Alisi, lūdzu atsaucieties, es ļoti to gribu redzēt, mēs gribam, lūdzu. Lūdzu, jo es zinu, es pārdevu kaut kāds 50 aptuveni, kas ir daudz, ņemot vērā, ka es katru taisīju no nulles. Ak, mans Dievs! Jā, pa 50, un man jau, protams, ka tā cena, saka, bija smieklīgi, ņemot vērā, ka es tiešām daudz, bet man tā patika to darīt, un es iedomājos, ja man būtu iespēja, es domāju, ka būtu vēl vairāk cilvēku dabūjuši, jo meitenes reāli viņam bija tā kā viņas pirka, un man bija tāds prieks taisīt, un tas bija tāds vienkārši, es atceros, un es degu par to, un man ir tāds prieks, jo es neko tiešām arī neatņemtu no savas, tā teikt, bērnības internetā, jo es salīdzinoši gudrs bērns, es, tā kā darīju kaut kādas muļķības, bet, tā normāli darīju. Nebija tā, ka pavisam traki, un man paldies arī vecākiem, kur man reāli atbalsties, tā kā mīl savu mammu tēti, kur neteica, Alis, nolaic kameru, ko tu dari, tas pilnīgi nenormāli, jo es zinu, ka man 50 draudzenes stāsta, ka viņām tāda vecāka būtu, viņām būtu tāds, tā kā, nē, tu pilnīgi izņem ārā. Un man vecāki ļāvās, un tagad es domāju, ka viņi ir lepni un viņi ir, un es arī esmu priecīga. Šodienas uzdzeramajā mēs noskaidrosim patiesību un mītus par influenceriem vai influenceru dzīvi. Visi influenceri ir iedomīgi. Nē. Daudz nav, daudz ir ļoti. Influenceri viegli dabū naudu, vienkārši postojot bildītes un video. Nē, tas ir smags darbs brīžiem, ļoti smags darbs. Un plus arī ļoti daudz esmu saticis pēdējā laikā cilvēks, kur prasa, cik mēs pelnam no TikTok un Instagram. Draugi, ne cik pilnībā nevienu centu. Labi, TikTokā tu vari nofilmēt, nopelnīt naudu no tām dāvaniņām. Man tur bilants stāv 3 eiro visu šo laiku. Labi, kaut kad varbūt bija vēl. Bet, ja tu filmē laivas katru dienu, TikTokā, jā, tur Lāsts teica, vispār ļoti labu naudu var nopelnīt, bet neviens nefilmē tik daudz laivas, tā kā, mēs personīgi. Jebkurš var kļūt par influenceri bez nekāda talanta. Jā. Look at us. Nē, vienkārši, respektīvi, ja tu māki filmēt saturu, tā kā ir tik daudz influenceri ceļš Latvijā, kuri tā kā tiešām, viņiem pat nav īsti ko pastāstīt, viņiem nav personības, bet viņi ir influenceri un veiksmīgi influenceri Un no kopēšanas citu video, un no gan viral, gan Latvijas video kopēšanas var arī iegūt skatītājus. Tev pat nav jāmāk labi veidot saturu, tu viņiem mācīsies. Sākumā tu vari nezināt neko. Influenceriem pašiem patīk produkti, kurus viņi reklamē. Vairāk jā, varbūt ir kaut kādi keisi, kad nepatīk, un tu to izdari, bet pārsvarā jau patīk. Es ļoti saku bieži nē, ja man nepatīk, un ja es neatbalstu vērtības uzņēmumam. Jā, tu jau arī vari redzēt, kā influenceris to, vai tas ir, vai tas saturs liekas tāds dabīgs. Protams, komerc saturs nekad nebūs, pilnībā dabisks, bet citais tas tiešām arī ir dabisks, jo brīžiem ar mums sadarbojas kompānijas, kuras mēs tiešām paši izmantojam un patērējam viņu produktus, un es tiešām arī teiktu, ka vairāk tiešām influenceriem patīk tas, ko viņi reklamē. Influenceri zina, ko viņi dara. Nē, šo mēs jau, man liekas, izrunājām. Es teiktu, ka biežāk mēs arī nezinām, ko mēs darām. Tā kā nevar pateikt vienmēr, ka, jā, viņi noteikti zina, kas notiek. Nē, mēs arī esam cilvēki tādi paši kā jūs. Mēs vienkārši darām savu darbu, kurš ir diezgan publisks. Tāpēc citreiz, kad sanāk kļūme, viņi ir publiska, un tas ir vēl nesmukāk. Bet noteikti nav tā, ka mēs vienmēr zinām, ko mēs darām pārsvarā. Jā, mēs zinām, kāpēc mēs izvēlējāmies to soundu, kāpēc mēs piekritām šai sadarbībai, bet nevar vienmēr garantēt 100%, ka viņi ir pārliecināti. Un, ja mēs arī esam vienkārši cilvēki, mēs esam jauni cilvēki, mēs neesam ar 25 gadu dzīves pieredzi.
jā. Es teiktu, ka mēs ar Alisi, cevišķi strādājot rādio, mēs brīžiem esam darījuši tādas lietas, par ko mēs uzfilmējam, publicējam, un mums liekas, būs pilnīgākais vāks. Bet beigās viss izdodas, un viss ir forši, un mēs paši esam šokā. Tā kā neobligāti. Influenceru darbs sniedz daudzas iespējas. Pilnīgi, absolūti, noteikti, jā. Es tiešām ceļojumu, pasākumu vadīšanu, nometņu vadīšanu, filmēšanās, pasākumi. Darba iespējas citās jomās tikai tāpēc, ka tu esi influenceris. Īpaši tāpēc, ja jūs studējat mārketingu, vienalga video veidošanu, tad influenceris ir pats labākais, ko jūs varat realizēt. Influenceri visu laiku iegūst bezmaksas lietas. Visu laiku. Kaut ko jau mēs iegūstam dāvanās, kaut ko jau mums atsūta pa brīvu, bet vai tas ir tā kā pilnīgi nepelnīti, es neteiktu. Jā, man tāds dalītas domas, jo kaut kādā ziņā, jā, mums atsūta bezmaksas lietas, bet jā, protams, mēs saņemam kaut kādus produktus, mums jāreklamē produkti vai tās vienkārši dāvanas, bet nav jau tā, ka parasti jau tā nav. Tas tomēr ir tāpēc, ka gribi sagaida, ka mēs filmēsim par to saturu, savu respektīvi, tas nav tā pilnībā nepelnīti. Citreiz ir grūti arī, ka tev atsūta daudz dāvanas, uzfilmēt katrai atsevišķi, ietegot visu hashtagi pareizie, tā lai sistās baudām, tas ir basically kā, tas ir vienkārši darbs. Influenceru dzīvē nav tādi paši kā internetā. Es spriežu pēc sevis, es esmu diezgan ļoti līdzīga, tāda kādas internetā, tādas dzīvē. Cilvēki ir teikuši, Šalis, kāpēc tu atklāji tādas detaļas par šo? Nē, nesaki to internetam, tas ir pārāk daudz. Es vienkārši pēc sevis spriežu. Bet jā, daudz cilvēki, es viņus satieku dzīvē un esmu šokā. Es teikšu, ka influenceri nav dzīvē tādi paši kā internetā, jo kaut kāda daļa, jā, protams, tā ir tava personība, bet tomēr ar laiku, tā kā ir ļoti reti, un tas pat notiek tā dabīgi, ka tev vienkārši izveidojās tā interneta personība, un tas var sakrist ar to, ka tu esi cilvēks dzīvē, bet tāpat tas tomēr ir kaut kas cits, un internetā mēs jūtamies savādāk nekā reālajā dzīvē, un ir ļoti daudz influenceru, ko esam saticis, kuri pilnībā pavisam citādāk cilvēki tepat Latvijā. Jā, tā kā skatos vārds, skatos personību, dzīvē pilnībā citādāks cilvēks. Bet tu teiktu, ka es esmu tāda pati dzīvē? Jā, you're so unfiltered, so real. Jebkurš var kļūt slavens vienas nakts laikā. Jā, pilnīgi noteikti. Jā, ir sevišķi ar TikTok un visas iespējas. Vienīgais, ko es piebilstu, tu vari kļūt slavens vienas nakts laikā, bet arī tev var īstenībā aizmirst ļoti ātri. Latvijā varbūt mazāk, jo mēs esam vienkārši mazāk cilvēki, bet jā, noturēties, tas ir talants, tas ir jāmāk. Bet kļūt slavens vienas nakts laikā easy. Visi influenceri ir ekstraverti. No. Šis arī man ir bijusi pieredze, kuras satieku influenceru pasākumā. Un influenceris ir kautrīgs ar citiem influenceriem, kur vēl runāsim ar parastiem cilvēkiem. Pilnībā kluss, mierīgi, pat atzīst to, ka nemāk runāt ar cilvēkiem un tā. Tāpēc citi tiešām ir tikai internetā var tā parādīties un runāt atklāti. Influencēšana ir darbs. Par ko mēs te vēl runājam? Man liekas, te pat nav komentāru. Tas, protams, ir hobijs. Tas ir veļasprieks, bet tas ir arī darbs. Influenceri tiek uz visiem pasākumiem bez maksas. Uz daudziem, jā. Un pat uz tādiem, kur nevarētu iedomāties, vai arī ir kaut kāda tur zona, pieņemsim VIP zona vai guest lists, bet ne uz visiem. Mēs uz stilu pērkam biļetes uz pasākumiem. Nav jau tā, ka pilnībā viss mums te ir atvieglots. Bijām Jungle koncertā un pirkām biļetes, tā kā nav tā, ka tiešām visi. Un citreiz tieši to, ko tu gribi, tu tevi neielūdz. Influenceru sabiedrība ir bez drāmas. Šis ir arī pēdējais, un pie šī mēs tūlīt pieslēgsimies, jo pilnīgi noteikti nē. Jā, runājot par drāmu, es domāju, ka mums ir jāpastāst arī kaut kas, jo noteikti, ka komūna ir jauka, bet nevienmēr tā ir bez drāmas, un nevienmēr tā ir tāda pozitīva. Tā kā es domāju, Rāli, tev ir kāda pieredze par šo? Labi. Es atklāšu tūlīt visas kārtas. Mēs neminēsim nevienu vārdā, vienkārši tīri tā
respekta, es nezinu, dēļ. Nu jā, un kā vienkārši tev tas arī nav patīkami, un, manuprāt, ir jābūt arī kaut kādiem tādiem robežām, ir jābūt kaut kādam cieņai arī šajā vidē, tā kā, ka tu veido saturu, ja tu, ir jābūt tādām vadlīnijām, pēc kurām tu seko vienkārši tādām, kas ir respekta, kas ir cieņas dēļ, jā. Jā, un runājot par respektu un cieņas dēļ, es laikam stāstīšu tādu storītājumu par specifisku satura veidotāju, kas... kā man pat iesākt šo? Respektīvi, mēs esam runājuši, ka influenceru karjeru var uzbūvēt pat neko nemākot un vienkārši kopējot citus. Un ir viena ļoti atpazīstama satura veidotāja, kura nemitīgi, un tas ir tā kā, no sākuma tā bija spekulācija, ka viņa, kā teikt, iedvesmojas, jo mēs visi varam iedvesmoties, bet kad tu pilnībā sāc kopēt saturu, skaņas, savu matkrāsu, savus nagus, tā kā un tādas lietas, un kad clearly redzi one-on-one, kuram cilvēkam, un pat sakākais jau tas, ka tu pat vispār nedod kreditu, tu tā kā nepasaki, ka tu iedvesmojies. Jo man vispār nav problēma, kāds cits izmanto, teiksim, ja es runāju par sevi, vienalga nokopē outfitu, vai nokopē tur matu sakārtojumu, vai nokopē kaut ko es saku, vienkārši pasaki, ka tu esi iedvesmojies no manis un mans sirds mierīga. Jo tas tā kā pieņemsim, ka mēs salīdzinām, ka tu dari savu darbu, un kāds cits izdara to, iedvesmojoties no tevis un dabū vēl lielāku atpazīstamību dēļ tā, un neietego tevi. Jā, šeit laikam arī ir tā, tā ir kaut kāda tava sāpja, jo tas ir tas, ko tu rādi savu oriģināli izdomāto, savu autentisko es, un tad ir šis cilvēks, kuram nav vispār personības, bet kuram ir bez mazā jau lielāka platforma, kur ir uzbūvēta no citu cilvēku personībām. Un tu pat neiedomājies, ka tu varētu pateikt vienkārši paldies vai ietegot vai tā kā kaut kur pieminēt, ka, es iedvesmojos no šiem un man patīk. Jo es tiešām arī pati ņemu kaut kādus lielos trendus. Tur, protams, ka es neizdomāju kaut kādu tur lokāno matu rutīnu, bet es vienkārši to ņemu piesim vai no ārzemēm, kas nav tā, ka, pat tās pašmāji, kāds uztaisies nākamajā dienā nokopē. Vai arī es tā daru, tad vienkārši ietegojam, pasaka, Dievs, paldies par ideju, jo mēs paši esam kopējuši soundus, mēs paši esam tā kā piesim ietušies no Elīnas Pakauns vai no Ilzas. Tā kā mums tāds, jums bija reāli krūts video, mēs arī gribam, kas ir fine, kas ir pilnībā fine. Jā, bet tajā brīdī, kad tu vispār nedod nekādu kreditu, un tu pat saproti, tas pat nav pat publiski krediti, tu vari uzrakstīt privāti. Jā. Tu man tā palīdzi, es iedvesmojos no tevis, bet pilnībā neko. Un šis pats satura veidotājs, ko es pieminēju, vispār ir iesaistīts vēl vienā storītājumā, ko es gribu pastāstīt. Respektīvi, es ar Elīzu, squad personi, mūsu uzrunā, kā to teikt, mūzikas ierakstu kompānija. Vai mēs negribam taisīt saturu Latvijā atpazīstamam mūziķim, ļoti atpazīstamam. Un mēs, protams, tā kā piekrītam, un, protams, mēs par nekādu naudu neko nejautājam, jo no sākuma tā liekas kā superīga iespēja satikt mūziķi, taisīt kopā saturu, arī mēs kaut ko iegūstam. Un, respektīvi, mēs satiekamies vienreiz uztaisam kopā saturu, tad mēs jau satiekamies otru reizi uztaisam saturu. Video, ļoti labu saturu, labi skatījumi, viss ir forši. Tad mēs ar šo te mūziķi, mēs satiekamies tā kā privātu uz tikšanos, lai izrunātu, vēl nākotnes idejas mūsu tālāko sadarbību. Atkal šajā sarunā netiek vispār pieminēta nekāda nauda, mēs to visu darām pa brīvu velti, un tā kā līdz tam brīdim jau ir tāds tā kā, mēs arī ieguvām kaut kādus skatījumus, bet tas ir mūsu darbs, tas ir mūsu idejas, tas ir mūsu laiks. Un citiem cilvēkiem par to maksā un par sliktākiem rezultātiem. Šeit ir uzreiz labi rezultāti, bet vispār par naudu nekādu neiet runāt. Mēs ar šo te mūziķi apspriežam visādas idejas, mēs uztaisam reāli publikāciju bez mazliet, ne plānu, bet tā kā mēs izrunājam ļoti daudz idejas, ko mēs varētu kopīgi filmēt. Viņas tiek piefiksētas. Un tad šis mūziķis nedod vairs nekādu ziņu, pazūd, nav vairāk mūsu redzeslokā, un mēs redzam, ka tas satura veidotājs, ko es iepriekš pieminēju, filmē ar šo te mūziķi, pilnībā visas tās idejas, ko mēs nosaucām, visi pirmie video, visas mūsu idejas. Atkal, nav zero credit, vispār, bez problēmām. Bet tas ir, principā, ideja nozagšana. Tam arī vajadzētu būt kaut kādam tiesas sēdēji. Jā, un redz, respektīvi, tāpēc, ka mums nebija nekāda nelīguma, nekas. Tas viss ir
pilnībā normāli. Mēs neko nevaram darīt. Mēs varam tikai pastāstīt, bet nolaikot, reāli nolaikot savu ideju, ko mēs izdomājam. Varbūt šis stāsts jums palīdzēs saprast, ka tiešām tā video radīšana sāks jau no idejas. Tas sāks no tā, kā mēs to realizēsim, kā mēs to redzam vīzijā. Un tad tas nonāk līdz visiem apstākļiem. Vai tas izskatās tā, vai jūs izskatāties pareizi. Tas ir tiešām liels process, un tas tiešām sāp, ja kāds vienkārši to paņem, un tev nekad nepasaka paldies par tavu darbu, ko tu ieguldīji domājot. Tev nekad nepasaka paldies par tavu ideju. Un šis ir reāls pļāviens sajā, un tādas lietas notiek, un tiešām tāpēc arī tā komuna citreiz tā kā kaut kādas ir tās drāmas, jo kāds drāmas vienkārši tāpēc, ka tu jūties nenovērtāts. Ne tikai citu dēļ, bet arī savu, tā kā viņi zina, ko nozīmē radīt saturu, viņi zina to, un vēl ar to viņi tev spļauj. Viņi točni nezina. Tāpēc, ka tās idejas kopēts. Bet loģiski, ne jau tikai tās viss. Es tā arī domāju. Bet tas ir sāpīgi, jo man kā cilvēkam, šis ir mans radošais lauciņš. Es šo mīlu darīt tikai un vienīgi radošā procesa dēļ, nevis tāpēc, ka es tur, labi, man patīk arī runāties un filmēties, un tas vienkārši mans elements. Bet tev vislabākais arī patīk domāt tās idejas. Tieši radošais process, un tāpēc arī šī situācija ir tā kā tik sāp, tāds tiešām, ka te es pļaujienu sejā, jo tas tomēr ir mans radošais, tas nav tas, ko tu vari vienkārši paņemt un uzrakstīt uzreiz. Traki. Es varu pastāstīt, es pilnībā tevi saprotu, man arī tas liek bišķīt nerviem kutēt, ka tā dara, bet man ir vēl tāda smieklīga situācija, kā es gandrīz nonācu policijā, tāpēc, ka es iepostoju Snapchatā storiju. Respektīvi, pirms pāris gadiem vēl Covid laikos, mēs ar ģimeni vasarā, tas jau bija tā kā Covid jau 1 gadu bija bijis, tāpēc nebija tā kā jauns topiks, bet tā bija pirmā vasara ar Covidu, jo viņš parādījās martā. Pāris mēneši. Un mēs aizbraucām ceļojumā, un bija tās sarkanās valstis, bija tās dzeltenās valstis, kur tā kā, ja tu iebrauc sarkanajā valstī, tad tev tur ir 14 dienu karantīna. Ja tu iebrauc dzeltenajā, tad, neatceros, 2 dienu karantīna, Ja tu iebrauc zaļajā, tad viss safe, var dzīvot laimīgs. Mēs braucām uz Horvātiju ar mašīnu. Un tajā laikā mēs braucām cauri kaut kādai zonai, kas bija sarkana, bet mēs tur neapstājāmies, vai ne? Mēs tur nedzīvojām, mēs tur nenakšņojām. Un es ievietoju storiju. Un vienkārši, ziniet, kā storijā mapītē var redzēt, es vispār neesmu izmantoju storiju kopš tā laika, man vispār Snapchats eksistē, bet es viņu neizmantoju, vispār neko nesūtu, izmantoju tikai, kas tas ir, WhatsApps, vai kas, lai pārsūtītu bildes, un es neizmantoju Snapchat vairāk, bet tajā laikā vēl bija tā mapīte, kur redzēja, kur cilvēks atrodas, kur viņš ir uzņēmis to bildi, un es, man liekas, uzņēmu kaut kādu bildi, un mēs jau varbūt apstājušies pārējais, vai pat līdzi paņēmuši mašīnā, tajā sarkanajā zonā. Mana draudzene, viena no top 5 draudzenēm tajā laikā, tā kā nebija, viņa bija attāla. Nē. Mēs sarakstījāmies ikdienā, mums bija draudzeņu kompānija, vai ne, tā bija mana klases biedrene. Viņa paņem savu tālruni un zvana policijai, jo es atbraucu apakaļ no tā ceļojuma. Viņa bija tajā laikā noskrīnojusi, jo viņa gan jau paredzēja, ka es neievērošu savu karantīnu, jo es pat nebiju tajā valstī izkāpus ārā. Un viņa vienkārši redz, ka es eju pie nagiem, vai es kaut kur eju, un viņa uzreiz zvana policijai, šī meitene, kur datums, viņa noskrinoja man Snapchat storiju, un tā man policija zvana, Aldis Mankus, kur jūs šobrīd atrodaties? Es saku, esmu parkā, es nezinu, kaut kur pastaigājos. Jums nav jāievēro gadījumā 2 nedēļu karantīnā. Un man likās tik smieklīgi, ka cilvēki ir tik Harry, jo es tagad dzirdu, ka viņa vēl vienai draudzenei zvanīs policijai, kad viņa kaut ko... Iedomājies, tavs labs draugs. Tā bija pirmā situācija, bet es zinu, ka ir vēl vienai draudzenei viņa tā ir izdarījusi. Un ne par tādu pašu, protams, situāciju, bet par vēl kaut ko svarīgāku. Bet tā ir full-on skaudība. Tā ir tāda tas nav nekas cits kā skaudība, tāpēc, ka tu tā nedarītu, tas tev negraus, tad sevišķi savam draugam. Jā. Tas, man liekas, ir pilnībā stulbi. Jā. Nē, tur, protams, ka tā draudzība pajuka un vispār tur drausmīgs, šausmīgi. Kā var tā izdarīt, es nezinu, bet man liekas tik smieklīgi. Protams, tajā laikā, protams, man nelikās smieklīgi, tāpēc, ka es strādāju bērndārzā tajā laikā, un man vajadzēja, man vajadzēja reāli iet prom, tas bija vasaras darbs, viņi uz mani paļāvās, es biju asistenti bērndārs, vadītāja. Yeah. Bērniem mani vajadzēja, un es zinu, ka es nebiju slim, jo testus es biju taisījusi, un es pat nesatikos cilvēkiem tajā sarkanajā zonā, nekas tāds. Vienkārši man zvana tā, man vienkārši jāsaka, es nevaru nākt. Es nevaru nākt, jo policija man vēro or something, es nezinu, kā viņi var to pateikt, bet viņi man zvanīja un
man vajadzēja teikt, sorry, es nevaru būt, un es jūtos tik draņķīgi, es tā raudāju, tāpēc, ka man ļoti patika iet uz bērndārs, man ļoti patika būt ar bērniem, tā kā es tiešām vienkārši visu to darbu iespēju sabojāju, un tā jau bija otrā reize, jo strādāju dārziņā 2 gadus, 1 vasaru, viņiem bija tāds, mēs gribam tev nākamgad, tad es nākamgad atnāku, un tad 2 nedēļas nostrādāju, un 3. nedēļā man tāds, hei, sorry, man ir tādi draugi, man ir tik forši draugi. Nu, protams, ka es vairs ar viņu nesazinos, un nevēlu viņai neko, ne labu, ne sliktu, vienkārši man tā kā negribētu dzirdēt par viņu. Tā kā, vienkārši es zinu, kāds viņa cilvēks ir, un viņa nav mainījusies. Un tas pats interesantākais, ka cilvēks nav mainījies, jo viņa tagad vēl tikko zvanīja uz policiju par savu vēl tuvāku draudzeni, par vēl lielāku keisu. Tā kā tādu keisu, kur var actually ielikt cietumā. Un man liekas, tik insane. Tas ir insane. Bet runājot par skaudību un skatīšanos uz citu dzīvēm, es gribēju vēl pastāstīt storītājumu, kas ir atkal par satura veidošanu, bet tieši ir, kas skaistās tā kā satura veidotāju komunām, jo, protams, ka mēs satura veidotāji sekojam līdzi, kā otram iet, kā kādu skatījumu, nu tā kā kāda ir izaugsme, nu tā ir tīri vienkārši tā kā... Es pat nezinu, kas ir iemesls. Nu, lai tu zinātu, kas notiek, tā kā, nezinu, kā iet taviem kolēģiem, kā tev iet. Tieši tā. Cerēt arī, ka man ir, es zinu, ka, piemēram, arī tā meitene sadarbojas ar to pašu tagad kampaņā, vienā kampaņā, tas pastos, kā viņai gāja, kā viņa parādīja to produktu, jo man ir tāds, cik interesanti, es gribu redzēt, kā viņa parādīja, kā viņa uzrakstīja aprakstīņu, man tāds, un es tā kā, esmu jau izveidojis savu, bet man stila ir interesanti redzēt. Nu, tas ir tā kā skolā, ka tu uzraksti kontrolu darbu, tu gribi redzēt, gribi zināt, kā gāja citiem, vai es gribu zināt. Bet es teiktu, ka man bija tāds, nezinu, kā pat, es vienkārši nekādīgi nedefinēšu šo storītājumu, bet respektīvi man vispār lielākā daļa man tuvākie draugi ir satura veidotāji, vai ne? Tas tā vienkārši izveidojās un tas tā notiek, mēs viens otru saprotam. Bet man bija viena draudzene, arī satura veidotāja, kurai bija ļoti tajā laikā veiksmīgs saturs, tādā ziņā, ka viņi skatījās ļoti daudz cilvēki. Daudz komentāru, daudz laika. Nu, viņi tiešām bija top on top. Tā kā, un mēs viņu ļoti daudz pavadījām laiku, un es vienkārši... Man saturs pilnībā atšķīrās no viņas satura, vienmēr ir atšķīries, vai ne? Bet es jau neatkarīgi no tā ļoti salīdzināju ar viņu un tie rezultāti, un man likās, man arī ir jābūt tādiem rezultātiem, un tajā laikā es vēl biju arī savā tā kā TikTok peak ērā, es biju fresh, un man arī bija ļoti labi skatījumi, bet... Manā saturā vienmēr bijis, ka es iegūtu daudz laika, es montēju, man ir ideja koncepts. Šai satura veidotājai pilnīgi citādāks koncepts, apsēžās parunāt daudz skatījumi. Varbūt tāpēc, ka tēmas, ko viņi runā. Jā. Bet, respektīvi, es sāku ļoti sevi salīdzināt, bet nevis tikai tāpēc, ka es tā izdomāju, bet tāpēc arī, kad viņi man tā kā sāka teikt ieteikumus, un, nu, tā kā, varbūt tev arī nevajag tik daudz, jo tu tā kā izdedz, tā kā tev nav tie, nu, tā kā tev rezultāti neatmaksājās tavā darbā. Man likās, un, nu, es tā kā ļoti, man vispār tā ir bijusi problēma gadiem, ejot, kad es atrodu vienu to cilvēku, kurā es klausos, un tad es klausos visu, ko tas cilvēks saka, ir tā kā mana patiesība, un es atļauju, tā kā teikt to. Pārņem to kontroli par manām, domām, uzskatiem. Un es ļoti sevi grauzu par to. Un tā kā man likās, tā kā I'm not good enough, tā kā man saturs nav labs, un tā kā man vajag labāk to darīt. Līdz brīdim, un man tajā brīdī jau bet smieklīgāks tas, ka tajā brīdī man jau parādās sadarbības, man jau parādās Samsung sadarbība. Man tiešām viss izdodās, karjera, radio jau strādāja. Kamēr tā meitene, viņai ir šis veiksmīgais saturs, tā kā skaitļu ziņā, bet viņai tā satura veidotājas karjera vispār neveidojās. Nu, tādā ziņā, ka viņai nav tās darba un izaugsmas iespējas šajā. Bet es tik un tā sev salīdzināju un grauzu, man liekas, es izdegu vēl vairāk tā iemesla dēļ. Un vienkārši vienā brīdī es sapratu, bet halo! Viņas auditorija nav mana auditorija. Es sasniedzu savu auditoriju, ko man vajag sasniegt ar savu saturu. Un tu veido attiecības daudz dziļākas ar savu auditoriju. Es veidoju dziļākas attiecības, es rādu sevi, es iepazīstinu cilvēkus ar sevi. Un, protams, ka es nevaru sasniegt tādu pašu auditoriju, bet es arī... Man arī nevajag, jo man ir mana auditorija, tā kā arī, pieņemsim, nu tā kā es nekad nesalīdzināšu sevi tur ar, nu tā kā tiešām kaut kādiem OG, tur vislielākajiem influenceriem, jo es vienkārši zinu, ka man varbūt pat Latvijā nav iespējams sasniegt šādu auditoriju, varbūt ar kaut kādiem konkrētiem video, bet es zinu, tā kā man ir, esmu, nezinu, kā to nosaukt, specifisks satura veidotājs. Mēs visi esam, Mēs visi esam,
un mums nevar būt visiem viena un tā pati auditorija. Pavisam noteikti. Tāpēc es beidzu sev salīdzināt ar citiem. Es saprotu, ka man ir mana auditorija, un esmu priecīgs ar to, kas man ir, un man viss ir ļoti labi tagad. Bet jā, noteikti ir bijuši tie brīži, kad pat daudz sev salīdzini. Tur, kur tu pat nevari sevi salīdzināt. Tu nedrīkst, jā, jo tas pilnīgi citādāk. Pilnīgi cita niša, pilnīgi cits darba ētika un vispārējais. Tāpēc noteikti arī šis iet klāt pie ieteikumiem un padomiem, kad palieciet pie tā, ko jūs izvēlaties, un noteikti priecājieties par savu auditoriju, jo tā ir citādāk kā citiem, bet tas noteikti nav labāk vai sliktāk. Un tā augs, vienkārši, ja tu veidos tādas dziļas un dziļas un meaningful, kā tu saka, dzīves un nozīmīgas. Nozīmīgas attiecības ar savu auditoriju, tad tā augs, un jūs būsiet daudz priecīgāki, tāpēc, ka tie ir tiešām cilvēki, kuriem interesē jūs, nevis tie, kuri ieraug jūs vienreiz For You page lapā, nolaiko, un jums ir tā kā, daudz laika, bet viņi aiziet tālāk, un viņi vienkārši nolaiko tikai tāpēc, ka kaut kas viena detaļa. Bet, jā, tāpēc noteikti nevar domāt, šis video saņēma tik maz, tāpēc esmu tur viss slikti.lv, vienkārši skatieties koptēlu, skatieties kopīgo visu to, ko jūs darat, regularitāti, par to, kā jūs runājat, ko jūs darat, jo nebūs tā, ka viss aizies. Nav tā, ka katrs video nevar pat fiziski viss aiziet. Ir tāda konkurence tajā pašā TikTokā, tur ir visi cīnās par to skatījumu un par to kļūšanu For You page labāk, kas nav fiziski iespējams. Jā. Tāpēc vienkārši darat, priecājieties un nesalīdzinat. Un neapstājieties, jo arī tas, ka tu ir arī posmi, kur ir, jā. Konsistencija, tas ir ļoti svarīgi, jo tu vienkārši turpini darīt to un tu praktizējies. Un ir arī tādi zemie posmi, kur vienkārši nav skatījuma. Mēs still daram. Un still dari. Jā, mēs still daram. Un tas vienkārši kā dzīvē ir labāk laika un ir sliktāk laika. Tieši tāpat arī influenceru satura veidotāju karjerā. Tieši tā. Bet, ko es domāju, mēs esam nonākuši noslēgumā sadaļā dienas grāmata, un es domāju, mēs varētu varbūt pateikt kaut ko vēl pozitīvu par šo visu mūsu pieredzi satura veidošanā, un tad jau ļausim jums doties tālāk jūs gaitās. Nu ko, Ralf, vai tev ir kāds, nezinu, protams, ka esmu ļoti pateicīga par visām iespējām, ko esmu guvusi tiešām no satura veidošanas. Man ļoti patīk būt kameras priekšā, tāpēc es pieņemu šausmīgi priecīgi drīz iznāks filma, vasarā iznāks filma, kurā es piedalījos. Septembrī iznāks filma, jā. Bet vai tev ir bijis kaut kāda mīļākā sadarbība, kas tev sirdī visvairāk? Es nezinu, man tagad nekrīt tieši prātā tāda mīļākā sadarbība, bet es vienkārši, tā kā esmu pateicīgs par to, ka man ir šī platforma, jo tas man ir palīdzējis tik ļoti atvērties un kļūt sev pašam, es teiktu, ka manī jau bija iekšā šī persona, vienkārši, kad es vēl dzīvoju ar vecākiem tajā vidē, un man vēl nebija vispār arī nekāda platforma. Es jūtos, ka es nevaru būt es pats, un tad tieši sāku savu satura veidotāju karjeru un sapratu, ka es varu būt es pats, un tas ir arī tas, ko es sludinu, ka mēs visi varam būt mēs paši. Un otra lieta ir es domāju, ka arī satura veidošana man ļoti palīdzēja tikt pār tai vientulības sajūtai, jo es neesmu viens. Man skatās cilvēki, draugi, paziņas, vienkārši cilvēki. Un tas tā silda sirdi. Un reāli tiešām viena no vislabākajām sajūtām dzīvē ir, ka tu vienkārši, ej pa ielu un man pēkšņi uzraksta cilvēku ziņu, kad mans saturs palīdz cilvēkiem tikt cauri grūtām dienām vai iedvesmo vai izmainīt domas par kaut ko. Tas ir tiešām viena no vislabākajām sajūtām, tāpēc es tiešām esmu pateicīgs visiem cilvēkiem, kas man dod platformu, jums, ka jūs skatāties, un visiem, kas atbalsta mani šajā ceļā. Jā, paldies arī Radio EHR par terasīti, par mūsu skaisto lokāciju kamerām un par to, ka mēs varam šeit būt un runāt un stāstīt. Mēs ceram, ka jums bija interesanti. Jūs droši jautājat mums, jebko, kas jums ienāk prātā, mēs būsim priecīgi atbildēt. Un es gribēju pateikt to, ka šoreiz mēs jau pateiksim nākamās epizodes tematu, jo mēs gribam dzirdēt jūsu domas, jūsu stāstus, jūsu jautājumus par tematu, un mūsu nākamā epizode būs par body image, bet par to, kā jūtamies savā ķermenī šovasar un vispārīgi. Tāpēc mēs priecāsimies dzirdēt kaut kādas pieredzes stāstus par jūsu attiecībām ar savu ķermenī, varbūt kaut kādus jautājumus, varbūt ieteikumus. Un droši sūtat jebkur, kur jums ir ērtāk. Mums ir e-pasta@blondiegrēka@gmail.com, bet jūs varat sazināties arī ar mums privāti vai jebkurā sociālo platformā. Un tas laikam arī viss no manis. Bučiņās! Mua!